Sveicināti! Tulkojums tapis sadarbībā ar Kooperatīvo krājasdevumu sabiedrību Allažu saime. Laipni lūdzam video materiālā par banku un kooperatīvo krājasdevumu sabiedrību atšķirībām. Video materiālu sagatavojuši youngfreealberta.com. Pirmā daļa – struktūra, peļņa un iPodi. Bankas un KKS atšķirība jau ir sākot pašā struktūrā. KKS ir demokrātisks, tāpat kā Kanāda. Kad tu veici depozītu, tu kļūsti par KKS biedru. Visi lēmumi tiek pieņemti KKS biedru valdē, kur ievēl KKS biedri tādi kā tu. Tā kā cilvēki, kas ir valdē, ir tādi paši biedri kā tu, tad lēmumi tiek pieņemti biedru interesēs. Jēj! Bankām nav biedri, tām ir akcionāri. Bieži vien banku akcionāri nav nekādīgi saistīti ar banku darbību. Tas gan ir ironiski, līdzīgi kā Romeo un Džulieta. Klientiem nav nekādas teikšanas, kā bankai jādarbojas tādēļ, ka bankas valde pieņem visus lēmumus. Un uzmini, visi lēmumi tiek pieņemti mazas cilvēku grupas interesēs. Bet paga tu teiksi, pat nesen banka man piedāvāja bezmaksas iPod, jāatvērš kontu pie viņiem. Tas neizklausās sautīgi. Tev ir daudz ko mācīties, jaunais sienāzīt. Bankas atšķirībā no KKS ir galvenokārt tikai uz peļņu orientēts. Tās novērš tavu uzmanību ar iPod, lai tu nepievērstu uzmanību visām komisijas maksām, ko tu maksā pēc tam, kad esi atvēris kontu, krājasdevumu sabiedrības pēc izmaksu sekšanas un obligāto rezervu nodrošināšanas. Pārējos ieņēmumus atgriež tās biedriem daudz dažādos veidos – zemiem aizdevumu procentiem, augstiem depozīta procentiem un zemu izmaksu vai bezmaksas pakalpojumiem. Tas iPod šobrīd izskatās jauki, bet ticiet man, nepaies ne 2 nedēļas, kad šis modelis jau būs novecojis, bet KKS biedri turpinās saņemt visas priekšrocības. Tātad, ko tas viss nozīmē? Sveiks! Kā tev patīk mans iPods? Mana banka man to iedeva. Sveiks! Kā tev patīk mans garais saraksts ar bezmaksas pakalpojumiem? Mana krājasdevuma sabiedrība man to iedeva. Ieliku.